skaitā un būt starp savējiem. Starp savējiem, kuriem var dalīt gan uzvaras, gan arī kādreiz kāds neveiksmes, salikt jaunus mērķus, vienoties jaunu uzdevumu realizācijā. Uzdevums, kas vienlīdz svarīgi ir ne tikai mūsu pilsētai, bet arī mūsu valstī. Un otrkārt, svētku sajūta tādēļ, ka mēs esam pietuvušies vienam no ļoti nozīmīgiem posmiem, kuram mums visiem šodien kopīgi būs jāieliek droši un stabils pamatakmenis, kā būvēt mūsu pilsētu nākamos 4 gadus, kādu viņu veidot. Mums būs jāpieņem atbildīgi lēmumi, nosaucot gan to, kādus darbus mēs apņemsimies paveikt, gan arī tos cilvēkus, kurus mēs deleģējam nākošos 4 gadus piedalīties šajā procesā un uzticēt šo darbu. Mēs vienmēr esam teikuši, ka Liepāja tās ir mūsu mājas, tā ir mūsu ticība un pārliecība. Tieši ar šādām domām un pārliecību mēs sanākam šodien kopā pirms jau nedaudz vairāk kā 10 gadus dibinātā Liepājas partijas kongresā. Kopš tās dienas Liepājas partija ir pulcinājusi kā partijas biedrus vairāk nekā 360 cilvēkus. Šis skaits turpina augt, jo pēdējā gada laikā vien Liepājas partijas rindās ir uzņemti vairāk kā 30 jauni biedri. Šajā laikā mēs esam kļuvuši par partiju, kura ir nominējusi gan Saeimas deputātus dalīties vēlēšanās un uzvarēt un piedalīties Saeimas darbā, gan arī laikam varbūt vēsturē iesim, kā pirmā partija, kur ir deleģējusi savu premjerministru. Tas nozīmē, ka tā atbildība, ko mēs esam uzņēmušies pirms vairāk kā 10 gadiem, viņa ir vien iet vairumā, un mēs esam stabils spēks, kas var paveikt lielas lietas. Bet ziniet, kā tas dzīvē ir iekārtots? No tiem, kas daudz spēj, no tiem arī tiek ļoti daudz prasīts. Un te mums ir jārunā par to procesu, kas stāv vēl mums priekšā, par 3. jūniju, par gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām. Ir atlikuši tikai nedaudz mazāk kā 2 mēneši līdz pašvaldību vēlēšanām. Un jebkurai politiskai organizācijai tas ir kā eksāmena laiks studentiem augstskolā. Tas ir laiks, kad uz patiesības svariem tiek likta iedzīvotāju iepriekš dotā uzticība un solīto mērķu sasniegšana. Laiks, kad tiek vērtēts viss paveiktais, pateiktais un arī nepadarītais. Tas ir laiks, kad mums pašiem būt vienotiem, stipriem, pārliecinātiem, lai neļautos tikt sašķeltiem, sanaidotiem pašiem savā starpā un vājinātiem. Ziņu virsrakstos droši vien redz, ka savu vēlmi pēc vietas domē, cits pēc cita šobrīd piesaka dažādi politiskie spēki, veidojumi, gan jauni nodibinājumi, kur sola un klaigā, bet izdarījuši pilsētai nav neko, gan arī tādi, kas ir jau ar pietiekamu politisko rūdījumu, daudz gadu bagāžu lielajā politikā. Jā, šīs vēlēšanas izskatās būs tāda arī apmētāšanās ar dubļiem, apsaukāšanās, rādīšana ar pirkstu citam uz citu, un tas jau notiek. Bet, manuprāt, būtiskākais, ko Liepājas partija var piedāvāt liepājniekiem, ir stabilitātes garantija, pieredze, zināšanas un iespējas, ko neviens no jaunveidotajiem politiskiem spēkiem nevarēs dot. Mēs esam komanda, kas spēj izstrādāt pilsētas attīstības programmu, un kas nav mazāk svarīgi, bet vairāk svarīgi, protams, to arī realizēt. Pie komandas un programmas mēs vēl šodien atgriezīsimies, bet
šajā brīdī man ir jāpāriet uz kongresa formālo daļu, jāpaziņo kvorums, ka šodien uz kongresu ir ieradušies 105 partijas biedri. Un nākamais kongresa darba kārtības jautājums ir par šodien veicamajiem darbiem un kongresa vadītāju ievēlēšana. Un mums jau vairākus gadus diezgan veiksmīgi ar kongresa vadīšanu ir veicies Helvijam Valcim, un es tad liktu jums priekšā Helvija Valds kā šī kongresa dalībnieku un vadītāji, bet tādēļ mums būtu arī jānobalso. Bet, ja ir vēl kāda kandidatūra, tad lūdzu, tagad ir tas brīdis, kad jūs varat likt priekšā. Tad aicinu izteikt savu viedokli, balsojot, paceļot roku, kas ir par Helviju Valds kā kandidātu. Atcerās. Tad es tālāk dodu vārdu Helvijam Valcim, lūdzu. Labrīt, godātie kongresa dalībnieki, paldies par uzticēšanos. Pirms mēs ķeramies klāt kongresa darba kārtībā un procedūras lietām, es aicināšu kongresa dalībniekus partijas biedrus nolasīt apsveikumus, kas mums ienākuši saistībā ar šīs dienas kongresa lūdzu. Dārgie draugi, dūmu biedri! Latvijas Zaļā partija sūta savus sveicienus un labu vēlējumus Liepājas partijai. Liepāja ir Latvijas spēka un kultūras pilsēta ar dvēseli. Manuprāt, katram, kas nopietni vēlas iesaistīties politikā, ir vismaz gads jānodzīvo Liepājā, vai arī senčiem jānāk no šīs pilsētas, lai politiķi spēks un griba tiktu sakausēt vienā spēcīgā gribas spēkā. Novēl Liepājas partijai, tās vadītājiem, Uldim Saskaram, Gunāram Anziņam un biedriem rosinošu un sekmīgu kongresu, lai jau pašvaldību vēlēšanos varētu saņemt pilnvaras turpināt vadīt Liepājas plaukstošo pilsētu. Lai Liepāja varētu sagaidīt Latvijas valsts dibināšanas 100. gadu jubileju Liepājas partijas vadībā. Jūsu panākumi Liepājā iedvesmo ļoti daudzus Latvijas Zaļās partijas biedrus, lai nākamgad Saeimas vēlēšanās Zaļo un Zemnieku savienību ar tās uzticamo partneri Liepājas partiju iegūt vēl plašākas pilnvaras īstenot Latvijas nacionālo interesu politiku. Lai ministru prezidentam, Liepājas partijas biedram Mārim Kučinskim stiprs krampis vadīt valdību, lai stipra būtu Latvijas tautas un Latvijas dabas dzīvotspēja, saules mūžu Liepājai, saules mūžu Latvijai ar cieņu, Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tārs. Paldies! Visiem kongresa dalībniekiem ir saņemts arī apsveikums no Latvijas Zemnieku savienību priekšsēdētāja Augusta Brigmana kunga. Godātie Liepājas partijas kongresa delegāti, cienījamie kongresa viesi. Esmu pārliecināts, ka šī gada Liepājas partijas svarīgākais fórums, kas kļūst par nozīmīgu soli, formulējot Liepājas partijas tuvākā laika uzdevumus, veicamos darbus un sasniedzamos mērķus. Aicinu visus kongresa delegātus būt aktīviem, radošiem un nebaidīties no augstu mērķu izvirzīšanas. Liepājas partija savā darbībā vienmēr balstījusies uz racionālu dzīves uztveri un uz pragmatiskiem apsvērumiem balstītiem secinājumiem. Partijas apdomīgākā rīcība un skatījums bieži atvēsinājusi sakarsušas prātus arī partneru diskusijās. Tas ļāvis partijai ieņemt nozīmīgu vietu Latvijas politisko partiju spektrā, ļāvis bez skaļiem lozungiem, politiskas rīcības un publiskiem konfliktiem realizēt savus mērķus un uzdevumus, ļāvis paveikt nozīmīgus darbus gan Saeimā, gan valdībā, realizēt programmā noteiktās prioritātes. Šāda Liepājas partijas darbība ir likusies simpātiski arī tās sadarbības partijām Zaļo un Zemnieku savienībā, Latvijas Zemnieku savienībai, Latvijas Zaļai partijai un partijai Latvijai un Ventspilī. Es ceru, ka partijas kongress ieliks nopietnus pamatus skaidrs un detalizētas politiskās programmas izstrādēji, ko Liepājas partija spēs piedāvāt vēlētājiem gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās. Īpaši svarīgi tas ir pašreizējos apstākļos, kad vēlētāji gaida no politiķiem nopietnu un konkrētu redzējumu,
kā pārvarēt grūtības, kā vairot ticību pašu spēkiem un varēšanai. Novēlu visiem kongresa delegātiem stabilitāti, turēšanos pie savas zemes un pacietību pat vissarežģītākos jautājumu risināšanā. Tieši tas nodrošinās gan Liepājas partijas, gan tās partneriem Zaļo un Zemnieku savienībā mērķtiecīgu un pārdomātu rīcību, gan priekšvēlēšanu laikā, gan arī nākotnē cenšoties sasniegt izvirzītos mērķus Latvijas turpmākajai attīstībai. Veiksmi vēlot Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētājs Augusts Brigmanis. Latvijas Republikas ministru prezidenta Māra Kučīnska apsveikums Liepājas partijas kongresa delegātiem un dalībniekiem. Godājumie Liepājas partijas kongresa delegāti, kolēģi, draugi. Labrīt visiem Liepājas partijas kongresa dalībniekiem un viesiem. Šodien, diemžēl, nevaru uzrunāt jūs klātienē, bet optimisma gars, ar kuru uzlādējos marta vidū, kad apmeklēju Liepāju, joprojām mājo mani. Liepājā vienmēr ir svaigāks gaiss, vairāk smaidu un lielāka ticība labākai nākotnē.